Eiropā ir vien daži produkti ar garantētām tradicionālām īpatnībām, un viens no tiem izrādās ir Latvijas sklandrausis. Eiropas komisija ir apstiprinājusi sklandrauša reģistrāciju garantēto tradicionālo īpatnību sarakstā. Tātad to turpmāk aizsargās Eiropas Savienības līmenī, gluži kā parma šķiņķi vai mocarēlas sieru. Sklandrauša vēsturi iesniedz ļoti tālā senatnē. Iespējams, tas simbolizē sauli, gada ritumu. Sklanda gar aušamalu sargā pildījumu, un sklandrauša stāstā latviešiem ir izdevies pierādīt, ka to gatavo no paudzes paudzē tieši mūsu zemē. Viņš ir aizgājis vēsturē, un tagad atgriežas. Jo ilgus laikus jau viņš nebija. Un arī tas, ko... Jāteic tā, ka kombināti cep un kas veikalā tiek tirgoti, cilvēki nenovērtē pilnīgi to ar to cieto apakšu. Lai meklētu īsto Kurzemes sklandrausi, mēs esam iegriezušies Elgas Zadiņas mājās Jaunasneķeros Dundagas pusē. Viņi ir viena no tām, kas savu amata māku var apstiprināt ar Eiropas Savienības akceptētu mājražotāju certifikātu. Ja viss ir sagatavots, tad iemest krāsnī, tas ir vienkārši, bet lai viss no nulles sāktu tīrīt burkāns un vārīt un malt, un tagad man vēl mannā jāvāri. Cik plānu jārulē? Tas ir viss atmērs, kā papīrs gandrīz. Tas gan ir smalks darbs. Jā. Tas ir darbs, jā. Un ja es vienā dienā varu kāds 120 uzlocīt, tad tās darbs mani visai dienai. Elgai nav miera, maizes krāsnes ilgi jākurina, bet te līdzējas Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas padoms uzrakstīt kādu projektu, kura rezultātā varētu tikt pie jaunas elektriskās krāsnes, un te nu viņi ir Eiropas atbalstītas sklandraušu cepšanas krāsnes. Ir mums jātirgot, cik vien mēs daudz varam. Un pēc iespējas vairāk, jo, es teiktu, projekts krāsnes par Eiropas projektu iegādājos, jo es pirms tam cepu par lielā maizkrāsnī. Un varat iedomāties, ka es 2 reizes nedēļā kurināju to maizkrāsni. Vienreiz es cepu rupmaizi, otrdienās un ceturtdienās sklandraušu. Un kas tad te bija pa karstumu? Ka visu laiku sviedri šitā pa deguna pilzemē. Un vasarā? Un vasarā arī, jā. Tas vienkārši nebija vairs izturāms. Viņai ir 4 plātes ieliekamas, 1, 2, 3, 4, bet pēc taisnības var cept 3, jo ja ieliek 4, viņiem kaut kā tā temperatūra tā cirkulē, ka viņš mīl spiest pāri tam sklandrausim, tā kā malai tam žoks nespēja izturēt. Dārgi tāda krāsnes? 1300. Un te jums Eiropa to naudiņu atgrieziet? Vienu daļu, kaut kad 500 eiro atgrieza. Un te pārējie bija pārējie? Jā, pašai bija jāmaksā. Un tagad tā lieta iet, jā? Un citām cepējām arī šitādas krāsnes, vai jūs tikai pie tādas tikāt? Nav. Te mums arī nav daudz cepēju. Latviešu sklandrauši pie Eiropas krāsnī tiek cepti. Cik tad dienas nedēļā šitā tiek iekurināta? Tādi tīgas vienu reizi nedēļā, bet ja kāds našķis gribās kaut ko, kādu sacepumu vai kaut ko tādu, un krāsnī negribās likt, ātrāk tikt vai kādu rausi. Tad šeit viss tiek cepts, arī plātsmaises un pīrāgi. Tad atgriežamies pie tiem raušiem. Tagad tie Ziemassvētki nāk. Kas ir tas, kas jums ir Ziemassvētkos? Kur nu jūs tagad cenšaties izcept? Tās pašas plātmaizes pīrāgus, tos kliņģerīšus, piparkūkas. Kad vairs nav mazbērni mājās, tad es tā vairs pagājušā gadā nopirku. Māja necepu, bet parasti vienmēr, kā sevišķi jau bērniem, gribās to prieku parādīt. Lai izceptu sklandraušus, Elga ceļas jau agri no rīta 5, un arī šajos Ziemassvētkos kurzemniekiem tiks piedāvāti tieši Dundagas garšīgie sklandrauši, kas ar jauno krāsni tiek izcepti daudz ātrāk. Veikalā reizēm smalkāk tie skrotētie, bet tie tā nedara. Šitie tieši rupā maluma dara. Aha. Un pašu rudzi, pašu dzirnavās? Pašu rudzi, pašu dzirnavās. Mīlīši, es jau nezinu, kurās mājās vēl šito receptu var atkārtot. Pašu audzēti, pašu malti. Tas jau, man liekas, tur jau ir tas smeķis. Laikam gan.
Gonda Pornieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.